1944. gada 17. martā pazīstamā pretošanās organizācija Latvijas Centrālā padome izdeva savu memorandu, kurā aicināja atjaunot Latvijas Republiku un neatkarīgu Latvijas Republikas armiju. Šis memorands tika adresēts Taurupietim, ģenerālim, Latviešu leģiona ģenerālinspektoram Rudolfam Bangerskim. Un tanī momentā, ja 1944. gada martā tiešām būtu iespēja atjaunot Latvijas armiju, latviešu leģionāri būtu tas kodols, kurš veidotu šīs armijas rindas, jo viņi vienīgie bija apbruņoti tobrīd un apmācīti, kuralieši pat vēl nebija nodibināti. Latviešu leģionāri ar savu sarkano vairodziņu ar uzrakstu Latvija gāja ciņā aizstāvēt savu zemi, un ļoti daudzi ticēja, ka cīnoties Otrajā pasaules karā, viņi palīdzēs atjaunot Latvijas Republiku. Šajā mainīgajā attēlā mēs redzam simbolismu, kā latviešu leģionāri pēc tam pāriet nacionālajos partizānos. Ap 4000 latviešu leģionāri pēc Otrā pasaules kara aizgāja nacionālo partizānu rindās, kur, kā liecina nacionālā partizānu dokumenti, viņi tiešām varēja cīnīties par neatkarību Latviju un Latvijas atjaunošanu.